Noteikti, kad ir kaut kādas rakstura iezīmes, bez kurām arī es droši vien, ka nebūtu tikus līdz vadītājiem. Ir pirmkārtām rakstura iezīmes tev vispār liek iet uz priekšu un mērķēt uz šo vadītāju. Un arī tās rakstura iezīmes ir tās, kas lielos vilcienos arī ļauj tev vadīt. Jā, tad viens noteikti daļa ir raksturs. Šajā gadījumā vadītājs noteikti mērķtiecīgs, spītība ir ļoti spēcīga vadītājiem, ka tomēr kaut kādā veidā viņš īsteno savas vēlmes, nevis padodās citiem. Un otrs noteikti ir tās zināšanas, kas dod pamatu vadīt, tā varētu teikt. Un tādas vadības, protams, arī, kad iet dziļāk tajā jautājumā, arī, protams, ir arī man apgūtas vadības prasmes, bet vairāk tomēr tas ļoti daudz nāk no rakstura iezīmēm, es teiktu, manā gadījumā. Es varētu pievienoties sevai, ka ne visi var būt par vadītājiem un ne visi var būt par grāmatvežiem. Tas noteikti ir kaut kāda daļa nāk, kā saka, vai ne tu esi vadītājs, vai ne tu neesi. Bet, kā tur uz slaidu bija minēts, ka ģēnijs ir 1% talants, 99% darba. Tad, ja šis 1% talanta nav būt vadītāji, tad droši vien tad jākļūst par kaut ko citu. Bet, ja viņš ir, tad... Un tāpat mārketingu es varētu no pieredzes teikt, ka ar mārketinga analīzi tā vai nu viņš ir, vai nu viņš nav. Tā tad ir. Es varbūt varu piekrist no tās puses, ka jā, ir šīs tā rakstura iezīmes, jo mēs katrs varbūt esam, varbūt vairāk spītīgi, mazāk spītīgi, mērķtiecīgāki un varbūt ar vēlmi strādāt cītīgāk vai panākt kaut kādus mērķus, savus nospraustos un tā tālāk, bet par tām zināšanām, tur ir tā, ka es domāju, ka neviens vadītāji, kurš nesapratīs, ko nozīmē gada pārskats vai kaut kas, neviens viņu neņems par pilnu. Tāpēc arī vadītājiem, kā Eva minēja pirms tam, tu tomēr tev ir jāsaprot tās visas savas sfēras, un tās ir tās zināšanas, ko tu vari iegūt. Es vienkārši padomāju, no tā rakstura viena ir atkarīgs. Piemēram, ja jūs sēžat un jūs ziniet, ka jums visticamāk riskēt īpaši nepatīk, piemēram, ir tas vairāk pateikt darīt zināmas lietas, nepatīk viss jaunais, nedaudz baidi, tad tas noteikti nav tas vadītāja profils. Vadītājam ir jābūt drošsirdīgam, ir jāuzņemās risks, ir jāstāvs pilnīgi jaunām situācijām, jo vadītājs tās situācijas nevad, viņas nāk dažādas pretī un jātiek to galā. Tad ir kaut kas, ko jūs tagad variet pateikt, bet tajā pašā laikā arī, ka ir lietas dzīvē, ko var attīstīt klāt. Ja? Tā kā par to mārketingu, es noteikti neteikšu, ka es esmu tagad mārketinga speciālists, ja? Bet tas, ka es sēdēju skolā un rēķināju, man nekad nebija doma, ka es varēšu izdomāt reklāmas vai kaut ko tam līdzīgi. Tas notiek. Tas vienkārši notiek, ka ilgā laikā es ar uzņēmumu un ar prasmēm to appaudz, bet ir kaut kas ir pamatā. Varbūt kas jūs atšķīra no pārējiem klases biedriem skolā? Kas bija tās iezīmes? Es biju pirmais, kas izraitināja uzdevumus, Deva bija pirmā, kas pareizi. To sāki. Grūti pateikt, ja mēs tā skatāmies, mēs esam no vienas klases, mēs bijām matemātiķi un mums patika rēķināt, jā, mēs bijām pirmie, kas izrēķināja, bet vai no tā varētu pateikt, vai tie visi, kas ir izrēķinājuši pirmie, vai tāpēc kļūst pa uzņēmumu vadītājiem un finanses direktoriem, gluži laikam tā nav, bet ir kaut kāda mērķtiecība bija jūtama, jā. Varbūt vēl tā jauniešiem interesē arī nauda, tad nevienmēr, uzņēmuma vadītājs saņems visvairāk, ir, arī ļoti labs pārdevējs vai tirdzniecības vadītājs, kurš vismaz saņems daudz vairāk nekā vadītājs.